Esiet sveicināti! Mani sauc Anna, es pārstāvu uzņēmumu OneTech, un šodien mēs apskatīsim ienākošos bankas maksājumus no klientiem un izejošos bankas maksājumus piegādātājiem 1C Tirzniecības vadības 10 versijas sistēmā. Pieslēgsimies sistēmai. Šajā video ne tikai apskatīsim, kā veidot šos dokumentus manuāli, bet arī kā noformēt apmaksu, pamatojoties uz realizācijas vai saņemšanas dokumentu. Sāksim ar ienākošo maksājumu uzdevumu dokumentu. Atgādinu, ka šodienas video šajā dokumentā apskatīsim apmaksu no pircēja. Dokuments maksājuma uzdevums ienākošais ir izstrādāts, lai fiksētu bezskaidras naudas līdzekļu saņemšanu. Lai atvērtu šo dokumentu, izvēlamies cilni dokumenti, naudas līdzekļi, banka, maksājuma uzdevumi ienākošie. Mums atvers dokumentu saraksts. Lai izveidotu jaunu dokumentu, spiežam uz plusiņu vai ejam cauri izvēlni darbības, pievienot. Mums atveras jauna dokumentu loks. Pāriesim uz dokumentu aizpildīšanu. Ailes organizācija, reģistrācijas numurs, datums, attēlošanas uzskaite, bankas konts, struktūra vienība un nodokļu veids aizpildās automātiski pēc noklusējuma. Ailē maksātājs pievienojam kontrahentu, varam izvēlēties no kataloga, pievienot jaunu vai sākt rakstīt, un sistēma mums piedāvās iespējas. Ailē summa, ievedam maksājumu summu. Līgums piesaistīsies automātiski, kad būsim norādījuši kontrahentu maksātāju ailē. Ailē PVN likme, norādām PVN likmi, ja tā neatbilst likmei, kas piesaistīta automātiski no kontrahenta līguma. Ailē naudas līdzekļu kustības postenis varam izvēlēties kustības posteni. Šīs ailes aizpildīšana palīdzēs precīzāk izsekot naudas plūsmai un būs pamats naudas līdzekļu plūsmas atskaites veidošanai. Ir 3 veidi, kā varam pabeigt dokumenta aizpildīšanu. Pirmais, ja maksājums ir veikts bez pamatojuma dokumenta, varam iegrāmatot šo maksājumu un viņš automātiski būs kā avansa maksājums noteiktajam kontrahentam. Otrais, ja maksājums ir veikts uz pircēja pasūtījuma pamatojuma, ailē pircēja pasūtījums, pievienojam šo pasūtījuma dokumentu un maksājums tiks saglabāts kā priekšapmaksa. Kad mēs no šī pasūtījuma dokumenta veidosim realizācijas dokumentu, priekšapmaksa būs jau piesaistīta šim dokumentam. Trešais variants, ja maksājums veikts kā pēcapmaksa, tad ailē norēķina dokumenti, pievienojam realizācijas dokumentu, uz kuru pamatojumu tika veikts maksājums. Ja pircējs vienā maksājumā apmaksājas vairākus dokumentus, pie ailes rediģēt, izvēlamies aizpildīt saraksta veidā. Un šeit mēs varam pievienot vairākus dokumentus. Ir 2 veidi, kā varam aizpildīt šos laukus. Pirmais, izvēloties atlases pogu, parādās kontrahentu dokumentu saraksts un varam izvēlēties no šīs saraksta 2 reiz uzspiežot kreiso peles pogu. Mums atveras loks, kurā varam norādīt, vai vēlamies pārsniegt maksājumu summu vai nē. Uzspiežot nē, būs jāmaina maksājuma dokumentu summa. Izvēloties jā, sistēma automātiski piesaistīs atlikušo maksājumu summu noteiktajam dokumentam. Uzspiežot uz plusiņu, varam pievienot manuāli. Šis būs otrais veids. Izvēlamies līgumu, realizācijas dokumentu, ievedām maksājumu summu un tādā veidā pievienojam manuāli katru dokumentu. Svarīgi ir atcerēties, ka ailē apmaksāts obligāti jābūt atzīmētai ar ķeksīti. Ja šīs atzīmes nav, dokuments saglabāsies tikai kā melnraksts. Ja nepieciešams, varam pievienot maksājumu mērķi un komentārus. Kad visi dati ir savadīti, iegrāmatojam dokumentu. Iegrāmatošanas logā varam redzēt, ka dokuments ir iegrāmatots. Pāriesim pie izejošā bankas maksājuma. Aizvērsim ciet visus dokumentus. Lai nonāktu līdz dokumentam, izvēlamies cilni dokumenti, naudas līdzekļi, banka, maksājuma uzdevumi izejošie. Mums atveras dokumentu saraksts. Lai pievienotu jaunu, spiežam uz plusiņu vai caur izvēlni darbības, pievienot, atveras jauna dokumenta loks. Ailes organizācija, numurs, datums, attēlošanas uzskaita, nodokļu veids un struktūra vienība aizpildās automātiski pēc noklusējuma. Ailē saņēmējs norādām kontrahentu. Varam izvēlēties no kataloga, pievienot jaunu vai sākt rakstīt, un sistēma mums piedāvās iespējas.
ALE summa, ievedam maksājumu summu, līgums piesaistīsies automātiski pēc tā, kad būsim norādījuši kontrahentu. ALE PVN likme, norādām PVN likmi, ja tā neatbilst likmei, kas piesaistīta automātiski. ALE naudas līdzekļu kustības postenis, varam izvēlēties kustības posteni. Dokumentu piesaistīšana notiek tieši tādā pašā veidā, kā ienākošajos maksājumu uzdevumos. Tātad pirmais, ja maksājums ir veikts bez pamatojuma dokumenta, tad varam iegrāmatot šo maksājumu, un viņš automātiski būs kā avansa maksājums noteiktajam kontrahentam. Otrais, ja maksājums ir veikts uz piegādātāju pasūtījumu pamatojuma, ALE piegādātāju pasūtījums, pievienojam šo pasūtījumu dokumentu, un maksājums tiks saglabāts kā priekšapmaksa. Kad mēs no šī pasūtījuma dokumenta veidosim saņemšanas dokumentu, priekšapmaksa būs jau piesaistīta šim dokumentam. Un trešais, ja maksājums veikts kā pēcapmaksa, tad ALE norēķina dokumenti, pievienojam saņemšanas dokumentu, uz kura pamatojuma tika veikts maksājums. Ja mēs vienā maksājumā apmaksājam vairākus dokumentus, pie ALES rediģēt izvēlamies aizpildīt saraksta veidā. Un šeit mēs varam pievienot vairākus dokumentus. Ir divi veidi, kā varam aizpildīt šos laukus. Pirmais, izvēloties atlases pogu, parādās kontrahentu dokumentu saraksts un varam izvēlēties no šīs saraksta. Divreiz uzspiežot kreiso peles pogu, mums atveras loks, kurā varam norādīt, vai vēlamies pārsniegt maksājumu summu. Otrais variants, uzspiežot uz plusiņu, varam pievienot manuāli, izvēlamies līgumu, saņemšanas dokumentu un ievadām maksājumu summu. Tādā veidā pievienojam manuāli katru dokumentu. Tieši tāpat kā ienākošajos maksājuma dokumentos, arī izejošajos dokumentos ir svarīgi, lai ALE apmaksāts ir atzīmēta ar ķeksīti. Ja šīs atzīmes nebūtu, dokuments saglabāsies kā melnraksts. Ja nepieciešams, varam pievienot maksājumu mērķi manuāli, drukas formā, kā arī komentārā. Kad visi dati savadīti, iegrāmatojam dokumentu, iegrāmatošanas logā varam redzēt, ka dokuments ir iegrāmatots. Apskatīsim, kā pievienot maksājumu dokumentā. Pirmais būs realizācijas dokuments un ienākošais maksājums. Atveram vai izveidojam jaunu realizācijas dokumentu. Vairāk par realizācijas dokumentu varat atrast informāciju mūsu iepriekšējos video. Atverot realizācijas dokumentu, izvēlamies cilni priekšapmaksa. Ja ienākošais maksājuma uzdevums ir bijis izveidots un iegrāmatots uz konkrēto kontrahentu, izvēlamies pogu aizpildīt, aizpildīt priekšapmaksas dokumentu, un mums automātiski pievienosies avansa maksājums. Šo varam veikt arī manuāli, uzspiežot uz plusiņa. Un šeit izvēloties maksājumu uzdevumu ienākošo, aizpildīt PVN likmi un savstarpējo norēķinu summu un iegrāmatot dokumentu. Kad visi lauki aizpildīti un dokuments ir iegrāmatots, redzam, ka pavisam kopā un kopā priekšmaksa ir vienāda un kontrahentam nav parāda. Ja ienākošais maksājums ir bijis piesaistīts pircēja pasūtījumam, izvēlamies pircēja pasūtījumu, pamatojoties uz pircēja pasūtījumu veidojam realizācijas dokumentu un cilnai priekšapmaksa, veicam tieši tādas pašas darbības kā iepriekš. Ja šis maksājums ir bijis kā pēcapmaksa, maksājuma uzdevums norādīs, ka šis realizācijas dokuments ir apmaksāts. To mēs varam redzēt, atverot realizācijas dokumentu sarakstu, ALE parāds, kas atrodas lūk šeit. Saņemšanas dokuments un izejošais maksājums. Tieši tāpat kā mēs pievienojam maksājumu realizācijas dokumentā, mēs varam pievienot maksājumu saņemšanas dokumentā. Atveram saņemšanas dokumentu, izvēlamies cilni priekšapmaksa, aizpildām un iegrāmatojam dokumentu. Par saņemšanas dokumentu vairāk informācijas varat atrast mūsu iepriekšējos video. 1C tirzniecības vadības sistēmā pastāv iespēja ielādēt bankas izraksta failu ar visiem maksājumiem. Par šo sīkāk pastāstīšu citā video, lai nepalaistu garām, noteikti sekojiet līdzi mūsu kanālam. Ar šo noslēgsim šodienas video par ienākošajiem un izejošajiem bankas maksājumiem. Ceru, ka šis video jums bija noderīgs. Ja jums rodas kādi jautājumi, sazinieties ar mums, izmantojot ekrānā redzamo kontaktinformāciju. Paldies par uzmanību un jauku jums atlikušo dienu!